Pie vārtiem tur uzmanīgi savu pretspēlētāju. Tagad jau nogrūž gar zemi Arvīts Reķis, bet uzbrukums turpinās un jau spēlē jāiesaistās Mārim Jučeram, kur ir Ripa. Paspēja. Ripa bija aiz muguras starp kājsargiem, tā izslīdēja. Tā bija pēdējā mirklī. Māris pamanīja, ka Ripa ir pie vārtu līnijas un paspēja nolikt nūju, paspēja apsteigt Novokuzņeckas spēlētāju, kurš tur ļoti enerģiski lauzās. Pavelk laiku laukuma centrā. Tagad. Ripa vārtos. Mārtiņš Karsums. 13. vārtu gūms Mārtiņam Karsumam šajā čempionātā. Miķelim Reidlikam 23. piespēle. Izvirzās viņš labāko asistentu. Apsteidz Šipačovu atkal. Lieliski Ripu apstrādā Mārtiņš Karsums. Nebija viņam tur daudz vietas, turklāt divi aizsargi vēl. Arī jauns hokejs 92. gadā dzimis. Novokuzņecka obā. Nieminents. Žēl. Tos vārtus. Kniževiets skatāmies no savas zonas. Pagājis pāri. Šindels viss izdarīja labi. Noķēra. Nolika uzreiz sev pa metienām. Nē, garām vārtiem. Nevis pāri, bet garām. Viņš jau pareizi darīja. Pareizi, jau pretpustībā, jā. Tie vārti pirmajā trešdaļā. Un tagad varbūt. Neizdodas. Divas reizes Lasila glābi vārtus. Tiesa gan arī, protams, nebija daudz vietas Vargam apstrādāt šo Ripu līdz trešās trešdaļas beigām. Bīstami, ļoti bīstami. Jučers. Viss kārtībā. Visi domāja, ka Garlickis piespēlēs gar vārtiem. Mainieks savu pārsvaru tomēr, diemžēl, izmantoja Mereskins, laboja Ripas lidojumu virzienu. Tā izskatās, ka Mereskins, tur galviņš labi ar viņu. Atklāt sakot, tā Ripa nejauši viņam pa nūju trāpīja, neko viņš tur nepieliek. Par Ripu izcīna to. Miķelis metiens un kur Ripa atvairā. Lasila 6 sekundes pirms beigām Miķelim Reidlikam bija iespēja gūt uzvaras vārtus pamatlaikā. Diemžēl neizdevās. Tēmu Lasila glāba komandu tieši tāpat kā tajā reizē, kad meta Mārtiņš Karsums, kad bija nepilnas 2 minūtes palikušas. Golovins pret Māri Jučeru. Lieliski ar kājsargu. Likās, ka jau būs iekšā. Atgriešanos Saša. Cerams, ka ar atgriešanos būs arī gūti vārti. Un tā, savā stilā ieslidojās mājiņu kustība un starp kājsargiem 1-0. Nižavijas stilā. Jā. Lieliski. Hops un lūdzu. Vārtsargiem vairs nekāda cerība nav. Tikpat labi arī varēja vēl tālāk pavilkt un mēs augšējā stūri. Jaunākais Sļepiševs. Un Māris Jučers. Ķērāja cimdā. Un Nieminents. Pirmajā savā Rīgas Dinamo spēlē Liepājā pret Magnitogorskas Metalurgu viņš to izdarīja. Vai pret otru Metalurgu Nieminenam izdosies. Un tā, Ville pret savu tautieti. Pa stabiņu trāpa Ripa, pa stabiņu. Ko arī tagad? Tas ir beidzamais metiens šajā sērijā. Māris Jučers var. Garām. Lieliski. Tas arī viss. 2 punkti Rīgas Dinamo. 4. uzvara pēc kārtas. 4. spēli pēc kārtas pabeidzām ar pozitīvām emocijām. Ar uzvaru. Tā turpināt. Bravo, protams, arī Mārim Jučeram.